Tātad par lāčiem, 6. sērija. Jā, kas tāds jauns? Es teiktu, lietas pamazām virzās pareizā virzienā. Un. Ko es gribēju šoreiz? Es gribēju ieteikt tādu video noskatīties. YouTube video saite būs komentāros. Tiešām ļoti labs video saruna ar Danutu Priedi, dzīvnieku patversmes mežvairoga saimnieci. Sarunājas ar viņu Linda Dobrovska. Un lieta tāda, kad Danuta jau 20 gadus, viņas pārziņā 20 gadus ir 2 lāču meitenes, kas nokļuva 2 gadu vecumā no Rīgas zooloģiskā dārza pie viņas. Tas ir apmēram 20 gadu atpakaļ tātad, kur neveiksmīgi savairojās, var teikt tā, Rīgas zoodārzā lāči. Un stāsta ļoti interesantas lietas par lāču uzvedību, kas ir pilnīgā pretstatā, teiksim, kas nāk no šā līganas lāču, kas ir stāstīts daudz gadu garumā. Un, teiksim, tā neliels brīdinājums, varbūt arī jums nedaudz laupīs naktsmieru vai sirdsmieru, bet ir vērts paklausīties, lai, teiksim, šīs daudzas ilūzijas, kas par lāčiem ir klīdināti, droši vien vairāk vērts paklausīties dabas draugiem tieši, kas ar dūri sit pie krūtīm, ka no lāča nebaidās un tā tālāk. Bet, vēlreiz teikšu, ka ir vislielākā piesardzība jāievēro. Un arī, protams, šī sišana pie krūtīm galīgi neveicina to, lai cilvēki kaut kur pat pilsētā sastopot lāci saprātīgi rīkoties, jo prevalē šis uzskats, ka no lāča nav jābaidās, un tālāk jau viss tur pakārtotais, ka tomēr pareizi jāuzvedās, netiek ņemts vērā. Lācim no jums baidīties nav nekāda pamata, viņš ir visstiprākais, viņam nav dabisko ienaidnieku. Tad līdzīgi iedomājieties, kā jūs uzvestos, ja jūs būtu stiprākais. Visi apkārtējie būtu atkarīgi tikai no jūsu žēlstības. Jā, šim video, šim sarunai ir ļoti labs nosaukums arī iedots, kad skaties lācim acīs, palīdzēt var tikai lūkšanas, kas tā arī ir. Tas ir līdzīgi, kā jūs iedomājaties, kad jūs kaut kur, ieraugat pa virtuves galdu skudiņu rāpojumu, kas varbūt kādām ogām ir ienesti jūsu virtuvē, un tad skudiņas liktenis atkarīgs tikai no jums, kā jūs izlemsiet. Jā, kas vēl tāds? Mēģināšu šo video arī publicēt pa gabaliņiem, ar ko es esmu vienojies, sarunājis, redzēs, kā man sanāks. Arī turpmāk, bet jā, noskatieties, saņemiet pacietību, noskatieties to pilnā garumā. Šī saruna ir kaut kur stundu, bišķi garāk, tur pa vidu arī cits materiāls iestarpināts, bet tālāk atkal seko tēma par lāčiem, tā kā jāskatās līdz galam. Saruna ir, neskatoties uz nopietnu tēmu, ir ļoti jautrā un saistošā valodā, tiešām super. Un, kas vēl? Jā, vēl es, kā jau man te atgādināja, arī nopublicēšu arī komentāros saitu savu iniciatīvu par drošu mežu un lāču populācijas ierobežošanu. Un pašreiz, jā, viss. Tā kā turiet acis vaļā un negriežat mežam muguru.